Vispatiesākie ir bērni, jo bērni vislabāk arī pasaka, ko viņi domā uzreiz. Ir daži pieaugušie, kas to dara, bet, ja bērnam patīk, viņš to pasaka, ja viņam nepatīk, viņš ar to pateiks. Un tā ir viena no tādas sadaļas, strādājot Rīga brīn, mums ir daudz bērnu, un mēs neesam specializējušies uz kādu konkrētu vecumu posmu, bet jā, jaunākais mums ir 2 gadnieks, un vecākais mums ir pār par 90 gadiem. Nu, lūk, un strādāja bērniem, man kabinetā, kas bija pie TIK, pie VF kultūras pils, tur mums bija kabinets vairākus gadu, man bija izveidojies tā, ka vesela siena bija nolīmēta ar bērnu zīmējumiem, un gan pateicības, tā kā es šeit arī ilgstoši šajā kabinetā nestrādāju, tikai braucu konsultēt, ka jau bija izgājuši 10 sēnus, tad šos pašu procesu izvērtējumus taisījām. Bet vakar man puika bija, sazīmēja darbus, tā kā liksim atkal pie sienas. Un tur esam lidmašīna, un viņš teica, viņš uzzīmēs man limuzīnu, pasties kāds garš limuzīns, ar ko braukt. Nu tā kā ļaujiet bērniem radoši izpausties. Čau, lai forši